Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Mateja evaņģēlija 4. nodaļas. Tad Gars aizveda Jēzu tuksnesī, ka viņš tiktu velna kārdināts. Kad viņš bija gavējis 40 dienas un 40 naktis, viņš izsalka. Kārdinātājs, piestājies, viņam sacīja: ja tu esi Dieva dēls, saki, lai šie akmeņi top par maizi. Bet Jēzus atbildēja: ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes. Tad velns viņu aizveda uz svēto pilsētu, pacēla viņu uz tempļa jumta malas un sacīja: ja tu esi Dieva dēls, meties lejā, jo ir rakstīts, viņš sacīja saviem eņģeļiem, tie tev dos pavēli nest tevi uz rokām, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Jēzus viņam sacīja: bet ir arī rakstīts, nekārdini Kungu savu Dievu. Atkal velns viņu aizveda uz ļoti augstu kalnu un rādīja viņam visas pasaules valsts un to brību un sacīja: to visu es tev došu, ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūgsi. Tad Jēzus viņam sacīja: atkāpies, Sātan, jo ir rakstīts, pielūdz Kungu, savu Dievu, un viņam vien kalpo. Tad velns viņu atstāja, un redzi, eņģeļi nāca, un viņam kalpoja. Āmen. Nāc, Dievs svētais Gars pie mums un palīdz, ka mēs tavus vārdus sadzirdam, saprotam, lai tie mūs vada ticībā un dod saprašanu dzīvē. Jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šodien mums tiek rādīta viena no garīgās pasaules likumsakarībām, kas gan rakstos, gan mūsu dzīvē atkārtojas dažādos veidos. Nodevībā, neusticībā, atkāpšanās, bet sākas ar kārdinājumu. Tas notika pēc tam, kad Gars kā balodis uz Jēzu nolaidās, un balss sacīja: šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Pēc tam Gars aizveda, citā tulkojumā aizdzina Jēzu tuksnesī. Ko tas nozīmē? Jēzum ir dots visaugstākais ceļš, visaugstākās pilnvaras zemes virsū. Tas, ka viņš spēja piepildīt Dieva prātu, tas tajā pat brīdī Jēzus cilvēciskajai dabai, miesai uzliek neaptverami lielus pārbaudījumus. Te mēs redzam, ka cilvēciskā būtība vienmēr tiek pakļauta pārbaudījumiem, arī mūsējā. Vai tā spēja atšķirt savu es personību no tā uzdevuma, kura vārdā tā tiek aicināta darboties, kalpot? Tas ir tas pats slavenais jautājums: kas es esmu? Ne Jānis, ne Anna, bet kā prezidents, kā deputāts, kā vadītājs vai kā mācītājs. Ja tu neesi
šīs aicinājuma nastas cienīgs, tad tev atliek tikai teikt, bet vai tu zini, kas es esmu? Nekas tu neesi. Balons, kas pārplīsīs pie pirmā asuma, ja tu domā, ka no sevis tu ko vari. Raksti mums māca cilvēku attiecību pašus pamatus. Šo mācību Jēzus ir stāstījis saviem mācekļiem, jo neviens jau neredzēja un nedzirdēja viņa un Sātana sarunu. Tomēr mēs redzam, ka tā ir ļoti reāla un soli pa solim atver mums ārkārtīgi svarīgas šīs garīgās pasaules lietas. Pulpoles svētdienā mēs atkal dziedāsim baznīcas himnu, Lutera dziesmu. Lai vēlnu būtu diez kāds bars, kas mūs grib aprīt kāri, un katru reizi, kas tikko ienācis baznīcā, nodomā, mēs te laikam, kā latviešu pasakā, dziedam par tiem mazajiem velniņiem, kas skrien apkārt pa pasauli. Vēlnu ne lielu, ne mazu mēs ne laukā, ne mežā, ne tuksnesī neieraudzīsim, bet viņa darbībai pie cilvēka ir pat veselas divas funkcijas. Viņš cilvēku kārdina un tad apsūdz Dieva radītāja priekšā smalki. To, ka velns nav labs, to mēs saprotam. Ka viņš ir ļaunā iemiesojams jau no pirmā brīža ēdenē, bet tomēr ir jāzina arī, kā tas notiek. Ja mēs godīgi dzīvojam, vai mums velns var kaut ko nodarīt vai nē? Sakiet. Nevar vai nē? Maldīgs ir priekšstats, ka pasaules labajam pretī stāv ļaunais. Ka velns ir pret Dievu, un ja šajā schēmā ieliekam sevi, tad mēs esam tas medījums, kas jāiegūst. Veids, kādā tiek iegūta vara pār cilvēku, patiesi to ļauj saukt par medījumu. Jo tas, kas brīvi apkārt ganās, tiek vaktēts un tad vienā brīdī noķerts. Bet mūs aizsargā saistība ar Dievu. Jo velns nav vispretstatā Dieva spēkam, bet viņš viena no Dieva atteikusies radība, kas pati joprojām atrodas zem Dieva spēka. Un pret Dievu tai nekas nav iespējams. Un vēl svarīgāk ir zināt to, ka velna liktenis, izlemšana katrā konkrētajā gadījumā ir nodota Dieva bērnu rokās. Mēs varam izšķirties, kā attiekties pret viņa kārdinājumiem, pieņemt, un tad viņš mitināsies pie mums, un mēs viņam kalposim, vai noraidīt. Un tad viņš tajā pašā brīdī pazūd, lai atgrieztos aizvien jaunā veidā. Kārdinājumi, kurus stāsta Jēzus, rāda tos galvenos virzienus, kam ir pakļauta mūsu dzīve. Vispirms mēs redzam, ka velns ir klāt tad, kad cilvēks ir novājināts. Tas būtu jāatceras, ka velns uzbrūk tad, kad mums ir grūti, kad ir beigušies fiziskie spēki, tad, kad gars, kas ņem spēku Dieva klātbūtnē, ir kaut kādu iemeslu dēļ, tā kā izsīcis, izkaltis. Mēs esam aizņemti, skriešanas, plēšanas, un tad nāk kārdinājumu domas, ka kāda tad vispār tam ir jēga. Jēzus pirmā kārdinājuma būtība
ir vēlēšanās, lai viņš pierāda, ka ir Dieva dēls. Liekas, varbūt, ka nekā slikta. Bet šis izteiktais aicinājums, tad, kad tev gribas ēst, pārvērt akmeņus par maizi, ir dziļāks nekā liekas. Ar maizi var tikt apzīmēta cilvēka kā miesas pastāvēšana, kas nav pašpietiekama un kam visu laiku ir no kaut kā jāstiprinās. Un Jēzus zina, kas viņam kā cilvēkam ir vajadzīgs. Un ja viņa miesa atgriežas pie miesas vajadzībām, tad ar to pašu ir pateikts, ka es neesmu Dieva dēls, man svarīgāka ir miesa nekā gars. Un viņš būs noķerts, viņš būs novaktēts. Pēc tam viņš vārdos varēs teikt, ka ir Dieva dēls, bet darbi taču būs redzami. Tā ir kalpošana savai miesai. Jēzus atbilde: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes, norāda uz katra cilvēka patieso saistību ar Dievu, uz to, kas ir tik svarīgs mums, ka mēs esam garīgas būtnes, kam svarīgāk par ēšanu un dzeršanu ir rūpēties par sava gara uzturēšanu. Jēzus uz visiem kārdinājumiem atbild ar Dieva vārdiem, sakot, stāv rakstīts. Bet ja tā, tad arī Sātans ir gatavs uz to pašu. Viņš zina visus Dieva vārdus un bieži vien izmanto tos pret mums, sevišķi šajos laikos, kad katrs Bībeles vārds ir pieejams visiem telefonā un datorā un lielā un mazā grāmatiņā, komentāri, apspriedumi, idejas, viss rakstos teiktais tiek apšaubīts visdažādākajos veidos. Un kur ir galamērķis? Kas ir medījums? Mēs paši reizēm jūtam tādu kā personības dalīšanos, jo klausamies un dzirdam, ka viena lieta ir tāda kā pareiza, tad atkal citu, ko klausamies, un liekas, vispār tas jau ar tā pieņemams ir. Bet ievērojiet, ka tas, ko mēs dzirdam, tie ir cilvēku teiktie vārdi. Tas ir cilvēku izdomājams, nevis Dieva likums, nevis Dieva vārds, kas iziet no viņu mutes. Katrs tos ir sagrozījis, vairāk vai mazāk, cik ir bijis viņam vajadzības šajā brīdī, vai talanta izdomas, un piepildījis pirmo kārdinājumus, radījis sev tādu maizi, kāda šobrīd ir vajadzīga. Un tad mēs redzam, ka svētī ar svēto ūdeni tankus, ieročus un karavīrus, kas iet nogalināt cilvēkus. Citas tautas slepkavas nosauc par tēvzemes aizstāvjiem. Tas, ko mēs redzam šajās dienās Maskavas televīzijā, jūs zinat, ka es 15 gadu laikā nepiesaucu un nerādu ne uz vienu ar pirkstiem, bet šobrīd ir tā, ka daudzi no mums vienkārši nespēja to skatīties. Jau no reportāžām vien ir saprotams, ka tur ļaunais ir ieguvis uzvaru pār visām cilvēku masām. Tur ir iznācis jauns veidojums, kāds tas ir bijis pirms 80 gadiem, 30. 40. gados. Tur ir cilvēki ar izmainītu ticības un vērtību sistēmu. Ienaidnieks viņiem nav pāri okeānam, bet ienaidnieks viņiem ir galvā. Tas ir dzīvs
un aktīvs, un mēs runājam par šo ienaidnieku šajā sprediķī. Tā ir realitāte. Ja to apzināmies, tad kļūst pavisam baisi. Ja par Bībeles mācību runājot, arī jaunieši aizvien grib ieraudzīt kaut ko nebijušu, tad man ir ieteikums. Varbūt jauniešiem grūti ieteikt nomierināties, bet aizvien lasot un klausoties pat sen zināmas evaņģēlija vietas, jūs pēkšņi varat sadzirdēt gara atklāsmes balsi gan lasījumā, gan savā vakara lūkšanā, ja tajā ir klāt sirds un Kristus. Jo tad viņš pats atklāja to, kas nekur nav rakstīts. Bet mēs to varam piedzīvot tikai esot kopā ar viņu. Šis Kristus kārdināšanas notikums ir ļoti nopietns apliecinājums pašā Bībeles sākumā, pirmais pēc viņa kristīšanas, ka Sātana darbība nav pļāpāšana. Arī Jēzu viņš uzrunā ar Bībeles vārdiem. Viņš saka, jo stāv rakstīts, Dievs tevi sargās. Tu vari mesties no jumta lejā, Dievs taču ir solījis. Mēs, kā eņģeļi, nesīs tevi uz rokām, un mēs citas vietas arī zinām, ja viņš mūs sargās, tad mums neviens cilvēks neko nevarēs padarīt. Burtiski visus Dieva apsolījumus var pārvērst un izmainīt ar vienu vārdu. Kā katru ciparu, lai cik liels tas jums būtu un cik nulēm, ar vienu mazu strīpiņu, ar mīnus zīmīti priekšā. Un no lielā vinnesta viss pārvērtīsies milzīgā parādā. Viss tas pats, tikai kaut kur, kaut kāda viena strīpiņa. Mums saka, kur ir tavs Dievs, kāpēc viņš tevi nesargā. Ievērosim šeit kādu unikālu lietu. Jēzus nevienā no šiem gadījumiem netaisās vēlnu pārliecināt. Mums ir vesela apoloģijas nozare, kurā mēs cenšamies ar vārdiem pārliecināt par vienas vai citas Dieva doktrīnas pamatotību. Ja cilvēks ir spējīgs klausīties, tad viņš pats sadzirdēs atbildes. Ja nē, tad nekādi vārdi nelīdzēs, tie tikai sadusmos. Jo vairāk tu runā, jo vairāk man liekas, ka tu man gribi piemānīt. Jēzus saka, tev nebūs savu kungu kārdināt. Viņš netaisās atbildēt uz tādu sevis pārbaudīšanu, kad kāds viņam teiks, lec zemē, redzēs, kas notiks. Tā jau var darīt tikai garīgi slims. Tas ir velna apsēts cilvēks, kurš nesaprot Dieva ierakstīto aizsardzību cilvēka dvēselē, kas nāk tieši caur saistību ar Dievu Tēvu. Tīšā prātā neviens nedarīs sev neko pāri, pat dzīvnieks. Ja viņš sajūtīs briesmas, tad viņš bēgs vai mēģinās sevi aizstāvēt. Mēs zinām, ka reizēm delfīni vai vaļi metas krastā un sausumā iet bojā kā tādi pašnāvnieki. Zinātnieki tur pēta, neko nevar saprast, domā, ka varbūt viņiem kāda navigācijas iekšējā sistēma ir sabojājusies, bet kas mums ir sevišķi zīmīgi, ka kāds vadonis viņus ir ievedis nāvē, jo šie dzīvnieki pārvietojas un dzīvo lielos baros. Un tas tiešām izklausās kā taisnība, jo tieši tā tas notiek arī cilvēku sabiedrībā.
kad kāds vadonis, tā kā tāds vecais delfīns, kuram kaut kas galvā nav kārtībā, ved bojā visu tautu. To mēs esam pieredzējuši un redzam tagad, kad viena cilvēka dēļ, kas ir nonācis barvežu vietā, visa tauta, sekodama Dieva ieliktajam paklausības likumam, kas liek klausīt savam priekšvadītājam, nonāk problēmās līdz pat kariem un iznīcībai. Un tad Jēzum piedāvā kļūt par šīs zemes valdnieku. Tā varētu būt iespēja būt par to labo vadoni, par zemes, ne debesu valstības ķēniņu. Bet, lai to sasniegtu, tā mazā mīnus zīmīte ir jāpielūdz. Tad jāpaklausa ļaunajam spēkam. Bet pēc tam jau varēs visu darīt labi. Neatceros, bet liekas, ka filmās ir tā, ka reizēm kādi diktātori pārdod dvēseli velnam, un tad tas dod viņam spēkus uzvarēt visus ienaidniekus. Sāc tik man kalpot, varēs atnest mieru šajā saplosītajā pasaulē. Evaņģēlijs skaidri atklāja, ka tā lielā, laicīgā vara un godība nāks, ja tu pielūgsi sātanu un paļausies, ka viņš tevi izglābs. Pielūgšana jau nav tad, kad mēs nometamies ceļos ar vaigu pie zemes. Tas ir klusais, nevienam nezināmais jā, ar kuru tu esi pieņēmis kādas vēlna dotās lietas, kā es sākumā teicu, kādu nodevis, no kāda atkāpies. Vispilnīgākā kārdināšanas aina mums ir zināma no cilvēces pirmsākumiem, no čūskas, Ievas un Ādama darbiem. Un tieši tur mēs arī ieraugam, ka Dieva klātbūtnē čūskai nav nekāda spēka. Tas nav Dieva pretspēks, tas ir viltus, bet skan ļoti pārliecinoši, jo mēs jau paši gribam dzirdēt to, ko mums saka, un tam ticēt kā. Atkal jāsaka, esam dzirdējuši seansos pie gudriem mēdījumiem. Viņš ātri saprot ar tā paša ļaunā gara doto spēku, ko šis cilvēks grib dzirdēt, un viņam to apsola. Un tas ir jāzina, ja kāds grasās sekot tādam kārdinājumam, kā es teicu, grūtā brīdī jāiet ir un jāprasa kādam padoms. Ja cilvēks pats nesaprot, tad iet pie tantiņām ir absurds. Pat ja liekas, ka mums atbild, ka viss būs labi, un tad mēs domāsim, tas taču ir tas Dieva prāta piepildījums, tas vienalga būs tas ļaunais, kas šajā brīdī ir guvis pār jums uzvaru. Un tas jūsu aizsardzības mehānisms ir atslēdzies kā delfīnam, un mēs klausam sātana balsī un ejam aizvien dziļāk, dziļāk mežā, auzās. Ir grūti no viņa atbrīvoties. Viņš jau nesēž vārtu staba galiņā, bet viņš vienmēr ir neredzami klāt mūsu garīgajā pasaulē. Tādēļ šī šodienas tēma ir tik svarīga. Lai mēs varētu pateikt savu nē, mums savukārt vienmēr ir jābūt Dieva tuvumā. Tas ir mūsu regulārās lūkšanas, savas vietas zināšana ticības ceļā, lai mēs nelocītos kā niedras vējā pie katra pūtiena, un arī ne pie traģēdijām, kas bieži vien mūs pārsteidz nesagatavotus. Kristus sevišķi tādos brīžos ir pie mums, un tad mēs varam ļoti skaidri viņu balsi dzirdēt un saprast to.
šodienas satraukumu, kas man esot mājās vienatnē un klusumā, ir sakrājies un aug dvēselē, arī sarunās ar mūsu draudzes locekļiem. Mums ir daudz ārlietu ministrijas darbinieku, kas kalpo dažādās valstīs, un gan tai pusē okeānam, gan šajā pusē, gan Eģiptē. Ir bailes par šīm globālajām pasaules izmaiņām. Gan Krievijā, gan Eiropā, gan tuvajos austrumos. Un arī tepat mūsu tēvzemītē, kur ir skaidrs saprotams, ka demokrātija pie mums māk izmantot kā slaucamu govi, ievēlot un ieliekot amatā ar mūsu pašu balsīm, tikai aprēķinot kam būs piekrišana un kādu skaistu bildi vajag uzlīmēt uz autobusu sienām, un tas cilvēks ir ievēlēts. Visi vēlna principi darbojas. Tiem vadoņiem liekas, ka viņi vada šo procesu, ka viņi ir gudri. Kāds apmāns? Ja reiz velns ir izlaists no savas prosta, tad viņš pats tur atpakaļ neies. Iemitinājies un pārņēmis cilvēka prātus un dvēseles, viņš raus šos cilvēkus sev līdzi un atmetīs pasauli atpakaļ tumsības varā. Ja vien mēs laikus neapjēgsim, ka darbojas arī Kristus, kas ir nesalīdzināmi spēcīgāks, par savu dzīvi vispirms domāsim, bet arī par pasauli, lai tā neiekristu tumsībā. Un tā šodien pēc visas šīs garās pārdomju runas paņemsim līdzi Kristus atbildes formulas. Iesvētām ir pierakstiet, jaunieši atcerēties, vecie jūs jau to zinat. Cilvēkam ir nepieciešams Dieva vārds. Cilvēks nedrīkst kārdināt Dievu, uzliekot viņam tās rūpes, kas ir jāatrisina pašam. Un tajos brīžos, kad mēs jūtam, ka spēki ir galā un nevaram ļaunajam pretoties, tad mēs sakam izmisīgi, bet īsi. Kristus vārdā atkāpies. Ar to pašu piesaistot Kristus spēku. Un tā ir tā nešana, ko viņš mums ir apsolījis. Jo Kristus tuksnesī un pēc tam pie krusta uzvar visus kārdinājumus un atsakās no iespējas kļūt par zemes valdnieku, bet izpilda to kalpošanu, kurai debesu Tēvs viņu ir sūtījis zemes virsū. Atklāt cilvēkiem saprotamā valodā, tēlos un līdzībās Dieva spēku un mīlestību, kas ir aizsniedzama katram cilvēkam, un viņš nāk palīdzēt mums stāvēt pret velnu kā glābējs. Āmen.